Vēl viena persona ir nolēmusi izaicināt Ilhanu Omāru, un tagad mums ir vēl viens drauds Ilhanas Omāras varas pozīcijai. Jo mēs visi šobrīd zinām, ka tai sievietei ir jāiet prom. Un to piedāvā Nensija Meisa, kura nāk klajā ar likumprojektu, lai aizliegtu naturalizētiem pilsoņiem, piemēram, Ilhanai Omārai, Pramila Džēdžajapala un Šrī Sanadara ieņemt amatu kongresā. Protams, šis ir ārkārtīgi pretrunīgs solis, jo naturalizētie pilsoņi ir viens no veidiem, kā Amerika ir kļuvusi par Ameriku. Viņi vienmēr ir atbalstījuši imigrantu uzņemšanu, protams, likumīgos. Bet tagad, kad mēs redzam, ka arvien vairāk ārvalstu varu cenšas sūtīt savus cilvēkus uz Ameriku un patiesībā rīkojas kā nelojāli cilvēki valdībā, tas nozīmē, ka tā ir kļuvusi par metodi, kā pārņemt Ameriku. Un Ilhana Omāra, es domāju, ir iespējams visredzamākais šī piemērs. Nensija Meisa ir tāda kā man pietiek. Es vēlos tikai Amerikā dzimušus patriotus, jo ir kaut kas tāds, kas piedzimstot valstī, padara tevi neapstrīdami patriotisku. Ja vien, protams, tu neļaujies manipulācijām no ārējiem spēkiem, ar ko viņa cenšas tikt galā. Mēs iedziļināsimies šajā jautājumā, ko tas nozīmē un ko Ilhana Omāra pati par to saka. Un tiem, kuri nepazīst Ilhanu Omāru, nav jāuztraucas. Līdz šī video beigām jūs ienīdīsiet šo sievieti tieši tikpat ļoti kā es. Laipni lūgti raidījumā The Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, lai atbalstītu šo video un pievienotos mums, jo mēs esam kustībā, kas pretojas pasaules trakajiem. Un man jāsaka, ka Ilhana Omāra nav pašā saraksta augšgalā, bet viņa noteikti ir ļoti augstu tajā. Un viņa patiešām pārstāv šo dīvaino parādību, ko mēs redzam, cilvēkus, kuri vēlas ietekmēt Ameriku, lai iznīcinātu to no iekšienes. Un arvien vairāk cilvēku to ir pamanījuši. Es domāju, pat tādi kā J.D. Vance un Trumps ir nākuši klajā ar izteikumiem pret viņu, jo viņa ir tik acīm redzami neproamerikāniska, nemaz nerunājot par to, ka viņa ir pilnīgs krāpnieks. Burtiski krāpnieciska. Un mēs runājam par viņas vīzu, visticamāk tā ir krāpnieciska, par to, kā viņa iekļuva Amerikā, it kā aprecoties ar savu brāli, piesadzot miljonus, un es runāju par $100 miljonu, kas nozagti no valdības visā somāliešu krāpšanas lietā. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Nemaz nerunājot par to, ka viņa vienkārši ir briesmīga persona. Tagad viens no mūsu iecienītākajiem veidiem šajā kanālā, kā noskaidrot, ko cilvēki patiesībā domā par konkrētu pārstāvi, ir apskatīt Kalshi. Un tiem no jums, kuri nav pazīstami ar Kalshi, tas būtībā ir prognožu birža, lielākā šāda veida Amerikas Savienotajās valstīs. Un cilvēki šeit iegulda savu naudu tur, kur viņi domā, ka viņu prognoze piepildīsies. Tāpēc apskatiet viņus, jo viņi ir šī video atbalstītāju sponsori. Lai jūs pielādējiet Kalshi lietotni un izmantojiet kodu MEIRA, lai saņemtu $10, kad ieguldīsiet $10. Kalshi tiek rakstīts K-A-L-S-H-I, Kalshi. Ieguldiet naudu tajā, ko prognozējat. Bet es vēlos, lai jūs uz mirkli apstātos un paskatītos uz šo, jo viena no pirmajām lietām, kas parādās, ir, kurš 2026. gadā tiks apsūdzēts federālā noziegumā. Un Ilhana Omāra ir šeit, un iespējamība ir pieaugusi par 20 punktiem. Tagad ir 57% iespēja, ka šī sieviete 2026. gadā tiks apsūdzēta federālā noziegumā. Un ja tas jums tiešām nepasaka pilnīgi visu, kas jums jāzina par šo sievieti, par to, ko viņa pārstāv un kam viņa tic, tad es nezinu, kas vēl to varētu izdarīt. Tātad šis ir tas, ko Nensija Meisa saka, un kāpēc viņas prāt šāds likumprojekts ir nepieciešams. Jūs neticat, ka kādam, kurš dzimis ārpus Amerikas Savienotajām valstīm, būtu jāļauj strādāt kongresā? Pastāstiet mūsu skatītājiem savas domas par to. Atcerieties, cik pretrunīgi tas ir, jo Amerika ir veidota no imigrantiem. Un jā, ir arī ļoti slikti piemēri, bet ir arī izcili, piemēram, Patriks, Bets, Davids, cilvēki, kuri nav dzimuši Amerikā, bet lieliski pārstāv Amerikas tautu. Pareizi. Mums nav jāmeklē tālāk par Ilhanu Omāru vai to puisi Šrī. Es nevaru izrunāt viņu uzvārdu. Tie ir cilvēki, kuri ir zvērējuši uzticību citām valstīm. Es uzskatu, ka viņus ietekmē viņu uzticība citām valstīm. Un mēs vēlamies būt pārliecināti, ka Ameriku vada amerikāņu patrioti. Un ja prezidentam ir jābūt pilsonim pēc dzimšanas, tad tāpat jābūt arī kongresa locekļiem, tāpat arī mūsu tiesnešiem. Par to bija mans likumprojekts. Bet mums nevajadzētu apstāties tikai pie kongresa.
Katram štātam visā valstī būtu jāaizliedz ārzemniekiem vai ārvalstīs dzimušām personām kļūt par gubernatoru, par vicegubernatoru vai ieņemt amatus štātu likumdevējos. Mēs redzam, kas šobrīd notiek Eiropā reālajā laikā, un mēs vēlamies pārliecināties, ka tas nenotiek šeit, jo, kad tas ir zaudēts, atpakaļceļa vairs nav. Pilsoņi pēc dzimšanas, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu prezidents, ir no šejienes un kalpo mūsu valsts interesēm. Es domāju, paskatieties, man jāsaka, ka viņai ir taisnība. Tas ir nēti par to domāt, bet ja paskatās uz to, kas notiek pēc scenārija, kad ir cilvēki kā Mamdani, jūs patiesībā nezināt, vai viņš ir dzimis Amerikā, bet jums ir šī ārvalstu ietekme, kas burtiski cenšas iefiltrēties, un Eiropā tam ir izdevies. Jums jāpasaka sev, zini ko? Normālā laikā varbūt mēs būtu atvērti cilvēkiem no ārpuses, kuri ir imigrējuši un tagad tiek oficiāli uzskatīti par amerikāņiem, bez problēmām pārstāvot mūs. Bet mēs redzam, ka šie cilvēki nāk un burtiski cenšas visu mainīt un pārveidot. Un Ilhana Omāra nav nekāds pārspīlēts piemērs. Viņa šķiet kā ārvalstu spiedze, kas strādā valdībā. Un es domāju, ka, kad tas notiek, ir jāpasaka, labi, ir pienācis laiks pieteikt karu. Es domāju, padomājiet par augsto karu. Vai jūs jebkad būtu domājuši, ka kāds gubernators, kurš agrāk bija Krievs, bet naturalizējies Amerikā, varētu tikt pieļauts augstā amatā valdībā? Tas vienkārši nav iespējams. Burtiski nebūtu nekādu izredzu, ka tas varētu notikt. Varbūt tas kādreiz ir noticis vēsturē, es neesmu pārliecināta, bet tas ir tas, par ko visi būtu teikuši, ko jūs darāt. Viņam acīm redzami ir vismaz potenciāls būt spiegs, bet ļoti iespējams, ka viņš ir kāds, kurš ir ticis indoktrinēts pret mums un vienkārši izliekas, lai mūs sabotētu no iekšienes. Un mēs visi zinām, ka vissliktākā sabotāža valstī nenāk no ārējiem ienaidniekiem. Tā nāk no cilvēkiem iekšienē, kuri nespēj saņemties. Un tāpēc jautājums tagad, kas ir jāuzdod ir, vai mēs patiešām atrodamies karā, vai rietumi ir karā ar cilvēkiem no citām valstīm. Un mēs vienkārši izliekamies, ka tā nav, jo nav iesaistīti ieroči. Un es domāju, ka varētu teikt, ja paskatās uz Ilhanu Omāru un to, kā viņa rīkojas, šķiet, ka viņa darbojas ārvalstu spēku labā. Uzticieties ētikai. Vēl viena lieta, ko pamanīt, ir šī. Kongresmena kādā stadijā ir izmeklēšana par Ilhanu Omāru? Acīm redzot, ir daži jautājumi par viņas pilsonību. Viņa ir nosūtīta uz ētikas komiteju. Vai mēs varam uzticēties ētikas komitejai, ka tā patiešām būs ētiska un rīkosies pareizi? Kas līdz šim ir noticis? Es domāju, ka vienmēr saka, ļaujiet procesam noritēt, vai ne? To viņi vienmēr saka, un nekas nekad nenotiek. Es mēģināju ar pavēsti izprasīt viņas imigrācijas dokumentus, viņas brāļa un vīra imigrācijas dokumentus, un tieši republikāņi. Interesanti ir tas, ka republikāņi ir iesaistīti šajā jautājumā, tāpēc, ka, lai visiem atgādinātu, republikāņu valdībā nav ideāli. Jā, viņi varbūt ir nedaudz labāki nekā trakie demokrāti, kurus mēs redzam nākam pie varas. Vai man jāatgādina par to sievieti, kura dejo twerk un cenšas tikt pie varas? Tomēr tajā pašā laikā šie cilvēki ir korumpēti. Bieži vien, un es teiktu, bieži vien, vai nē, pilnīgi noteikti, cilvēki, kuriem izdodas nokļūt valdībā, ir korumpētas personas. Un tāpēc visā politiskajā spektrā viņiem ir iemesli, kāpēc viņi vēlas aizsargāt savu privātumu. Un tiklīdz jūs sākat viņiem to atvērt, tad jums rodās problēma. Ja jūs ļaujat cilvēkiem sākt izpētīt aizkulišu lietas, tās lietas, kas tagad, kad jūs esat gubernatori vai tagad, kad esat kāda kongresa locekle, jums ir zināma imunitāte. Jums ir iespēja neļaut cilvēkiem to pārbaudīt. Imunitāte. Tad jūs nevēlaties, lai cilvēki to izpēta. Un tas attiecas gan uz republikāņiem, gan demokrātiem. Cilvēki nevēlas, lai viņa pagātne tiktu atklāta. Viņi to nevēlas. Un tas ir ļoti, ļoti interesanti šajā visā. Proti, ka ir tik viegli kļūt par manipulējamu un korumpētu gubernatoru, ka ir jāizveido kāda infrastruktūra, lai nodrošinātu, ka sliktākie cilvēki netiek pie varas. Kā to izdarīt, saglabājot brīvību? Tas, ko viņi saka, ir interesanti. Tas ir interesanti. Un es domāju, atgādināsim sev, kas ir Ilhana Omara. Vienkārši vispirms, droši vien, mēs esam noraizējušies par to, kas notiek. Kāpēc jūs nerunājat ar mums 15,000? Bērnu, 40,000 cilvēku.
Vienkārši atgādinājums, ka šī sieviete, labi, Amerikas valdība tagad viņu vajā, jo izskatās, ka viņa ir strādājusi Kubas valdības labā kā marksiste. Labi, tāpēc es domāju, ka visiem tas būtu jāzina konteksta labad. Bet atcerieties, šī Ilhanas Omāras lieta paplašinās. Es domāju, ka šī komiķe to kaut kādā mērā attaino. Noskatīsimies. Ilhana, vai tu lūdzu vari aizvākties no Minnesotas? Tev ir apmēram 30 miljoni iemeslu, kāpēc tev patīk Minnesota. Mazā blēdīgā maita. Es domāju, tas ir diezgan patiesas un precīzs apgalvojums, vai ne? Viņa tiešām ir tik viltīga, briesmīgs cilvēks, kas ir nozagusi naudu no visiem. Mēs zinām, ka tā ir taisnība. Tātad jautājums ir, vai šāda veida noteikums ir pieņemams, vai šāda veida likums ir labs priekšlikums? Jo atkal, tas neuzbrūk tikai Ilhanai Omarai, tas arī aptur cilvēkus, kuri varētu būt amerikāņi pēc būtības, kuri ir atnākuši, kuri ir ļoti ideālistiski, jo viņi ir redzējuši negatīvo no ārpuses. Un tas ir jautājums, kas mums jāizvērtē. Es būtu ļoti pārsteigta, ja tas tiktu pieņemts. Tātad tagad, protams, jūs sev jautājat, kā reaģēja Ilhana Omara? Nu, paskatīsimies paši. Vai es varu jums pajautāt par Nancy Meisu? Viņi ierosināja rezolūciju, kas liektu ārzemēs dzimušām personām darboties kongresā. Ko jūs par to domājat? Un viņi minēja jūs kā piemēru. Kāda ir jūsu atbilde uz to? Lai viņai veicās. Tātad jūs nedomājat, ka tas virzīsies uz priekšu? Nē. Es tiešām domāju, ka viņai ir taisnība, lai viņai veicas. Un es neesmu pārliecināta, ka kaut kas tāds virzīsies uz priekšu. Tomēr man jāsaka, ka Ilhanai Omārai ir jāsaprot, ka viņas laiks tuvojas, jo cilvēki viņu vajā. Tikai tāpēc, ka tas izraisīs tādu troksni starp cilvēkiem, kuri ievēl gubernatorus un domā, mēs vēlamies, lai mums būtu pārstāvība, kas nav tikai naturalizēti pilsoņi, kas nav tikai nenaturalizēti pilsoņi, bet laiks rādīs. Labā ziņa ir tā, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku saprot, ka Ilhana Omāra ir vienkārši korumpēta. Un viņa ir fenomens. Tas nav tikai par viņu. Jā, viņa ir jāceļ no varas. Bet kā ir ar citiem cilvēkiem, citām personām, kas ir līdzīgas viņai? Ko mēs darām ar viņiem? Un es domāju, ka mēs redzēsim, vai tas strādā. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.